Garažas stāstī. Sveiciens visiem garažas stāstos, redz, kas man noticies ir. Nākams visu te aprādīt, pastāstīt. Redz, kāda šaiz notikās, redz. Iekritas pedāls, braucot ārā no Rīgas, jeļi, tiku mājās, redz. Bet piespiežot sajūgu pedālu, tur tāda šņarkstoņa arī iekšā, tur sajūgs ir viennozīmīgi pa galam. Nobraucis tas auto no pirkšanas bijuši diezgan vairāk pa 50 štukām un viena daļa pa to Rīgu zina. Var teikt, pusi no tā pa Rīgu. Un tur tie korķi visi un tas visus sajūg gulstās, visi tās lodzes. Īpaši tie korķi iekšā braucot un ārā braucot. Tas ir briesmīgi, jā. Pa to Rīgu jābrauk kā, štrunds, ka savu sasit mašīnu, citiem nesasistot. Tā lieta. Ņems nost to sajūgu, mainīs. Redz, salūza man tas auto, tas pedāls, un tad es domāju, ka tas viss ir komplicēts. Varbūt izspiedēja gultnes pa galam, kad tur iekrīt tas pedāls. Bet ir pieņemts lēmums nomainīt arī to galveno cilindru, un Dievs viņam soģis, kā saka. Redz, bišķi jau sanāk filmēt, redz. Te es atbrīvoju masas vadu, šis man droši vien ne tikai jums filmēju, bet arī priekš sevis, lai apakaļ varētu salikt. Un šo es sadalīju uz 2 daļām, lai šis tad man stāv šeit, un šo es varēšu nolikt kaut kur tur. Labi, tad man tās mistīklis jāatbrīvo. Jānoskrūja droši vien tas kronšteins. Jāatbrīvo šitas vads. Un jāskatās, kā tur tālāk viss notiks. Atradu dīvainu lietu. Redz, šis žņaudziņš uzlikts un izvērts caur apakšu cauri, lai saturētu šito. Lai viņš nelido ārā, vai tā tam vajadzētu būt. Visticamāk, te jau kāds kaut ko ir darījis. Iespējams, ir speciāli tā ir. Bet, es neticu, ka no rūpnīcas ir tāds stiprinājums. Interesanti, jā. Labi, ka nopēs nost. Šitos tam man izdevās dabūt nost. Redz, viss aprūsējis te ir. Gan šim nav nekādas eļļiņas, gan šim nav nekādas eļļiņas, bet šits tādā gumijas buksītē. Vajag tā forši turās. Jā, es par to vadu visu laiku domāju, kā es viņu te atķeksēšu. Nost jau es viņu negribu ņemt. Vienkārši pabīdīt kaut kur malā, lai viņš man netraucē un viss. Labi. Redz, es sāku visu kaut ko pētīt. Atradu to sajūgu pedāļu, to vadu. Šļauku vai kā viņi pareizi sauc, es nezinu. Kā viņi apzīmējumā sajūgu šļauka. Labi, bet viņi tāda slapja liekas, bet visa tā kārba ir slapja, redz, ar eļļu. Un es visu laiku cenšos saprast, no kā tas ir. Visu vairāk man šķiet, ka no tā filtra viņš te izriet. Es nevaru saprast īsti, kā lai noliek to gaisu. Visa tā kārba tāda speķaina, zina. Un ka varētu pie šī, redz, tas viss sajūga vada gals arī tāds slapšs, bet viss viņš atrodās pie tā filtra, redz. Nevaru saprast. Labi, tas tā to procesu gaitā mēģinās atšifrēt, kā vajadzētu, nepatīk man tāds speķu gabals te. Ko izdevās man šito novākt, jā, to izņemtās mīstīklis, kas viņas tur nostiprināja, redz, tur padeva apakaļ. Bija iekodušās pēc vēla, zinu. Rekol tā strimla no tā straika, kas salika pāri. Piestraikos arī apakaļ, tāpat kā bija. Iespējams, drošības papildus drošībai bija uzlikts, bija iekodies, ierūsējis. Stāvēja stingri, jā.
Bet nu dabu, jā, un tad šito vadu, redz, šitas vads te ir iestiprināts. Te ir tāds kronšteiniņš, viņu var apskrūvēt, reku tā skrūvīt tur ir. Un tad es varēšu tikt pie tā sajūgu vadu klātot. Ne, bet, nu, reāli man tas ķīselis nepatīk, kas te atrodas. Tagad es atlaidu to kronšteinu tā kā, jā. Šits viss vienā ķīselī. Un tas ķīselis nāk no tās aizmūras kaut kur. It kā eļļa nu, nekrītās tā īpaši. No eļļas maiņas līdz eļļas maiņai bez pieliešanas iet tā viss parikt. Un šeit arī, ja tā paskatās, nu, ir jau tas minimālais līmenis, bet nu, tur nav lietas klāt nekad. Un tas man ietilps šodienas plānos vispār nomainīt. Nu, ne šodienas plānos, šī remonta plānos nomainīt to šķidrumu, jo man liekas, ka tas ķīselis, kas tur ir iekšā, nu, viņš vienkārši dramatisks varētu būt. Gads ir nobraukts un nekas tur nav darīts, un redz viss tā kārba. Un te vēl tas ķīselis ir šeit, un šeit es domāju, ka tas ķīselis rodās no tā patruboka. Blīva ir jauna, tas tā saucamais vārstu vāks no plasmas, kas arī nu, nav jauns, bet nu, es tās blīvas liku, un šo es arī mainīju to fibru, kas viņi ir. Tā kā, bet, nu, vai pat tiešām tas tvaiks aiziet līdz pat šeienei. Tas speķis arī ir uz šitās trubiņas. Tik jau negribētos to trubiņu mainīt. Bet, nu, redzēsim, kā tas viss beigsies. Labi, turpināsim tās visas nodarbas. Es vēl par to ķīseli nevaru nomierināties, redz. Viss tā, ja tu redzi tā interkūlera truba, viss ir vienā ķīselī. Es nezinu, vai tu to var redzēt. Viss viens ķīselis. Un viņš arī aiziet uz to. Noteikti tas tvaiks tiek dzīts, tikko paskatījos eļļas līmenis ir labi. Nākošais man solis jānoņem tas atpakaļgaita devējs. Vat. Tas, kas pie šī pleca tā ātruma pārslēdzēja. Atsvars vai kas viņš ir. Un tad es ņemšu nost to trubiņu un tālāk to ķīseli es skatīšos, ka es visu te montēšu nost. To interkūleru trubu arī noņemšu nost. Varbūt, ka tā turbīna dzen tos tvaikus ahujen. Ir jau tur eļļains viss. Nu, beidzot sanāca tās detaļas. Atvedu man kurjers, kur ir sajūgs. Šitas ir motora balsts. Motora balsts kārbas pusē. Šito jau bija iepriekš pasūtījis kārbas balsts. Apakšā aizmugurē. Aizdoms, pat tas bija tai vibrācijai domāts. Milz bija iepriekš pasūtījis šo, šis man jau kādu laiku mājās stāv. Gaida savu laiku, kad uzlikt. To es atsevišķi nopirku veicītī. Viktors Reins. Tas blīvslēks tas būs kārbas pusē kloķenei. Es vēl to pedālu nopirku, redz, apskatījos no firmas Sašas firmu. Redz, bet, nu, viss no plastmasas, jokaid. Vienīgi plastmas, nav nekāda. Te vienīgais šis tad būs no dzels. Pie pedāļas saprot, ja. Nu tā. Tāds tas ir un vēl šito redz. Gribu aplūkot to izspiedzēju gultni. Nu jā, viss ir šitāds gūzmu, ka ierauga tas viss komplekts ar dubultu masu un spara ratu, gross un disks. Tad ierauga šitādu kaudz liekas, bet nu patiesībā skrūvē nost un skrūvē klāt un viss. Kaut kā tā tas varētu izskatīties dabā. Nu, tas viss jāsadara. Nu, redz, noņēmu to arku, ja. Es domāju, ka es te ieraudzīšu nāvi. Kaut ko nāvīgi sapuvušu vai ko.
Bet ja tā runā, 7. gada mašīna, nav jauna. Un saprotams, ka ir braukusi un stāvējusi, Peles vēl dzīvo, droši vien dzīvojušas, bet šis te ir sakrājies, tāds vienkārši. Pasties tas polsterējums, jā, vēl es viņu nost negribu plēst. Tā roka aiztiekot, viss ir vesels. Reku ir viens tāds rūsas pleķīts, jā. Ja tu to var saskatīt. Droši vien, ka viņš ir parūsējis, bet ne tā, ka šeit redz, reku polsterējums vēl. Jā, reku zem tā polsterējuma ir rūsa. Reku viens pleķīts. Es neteiktu, ka viņi būtu pārāk. Es biju gaidījis daudz sliktāk. Daudz sliktāk, un ņemot vērā, ka tur nekas nav nopūsts. Pietīrīs kaut ko pietīrīšu, bet, nākamgad droši vien būs jātaisa tā pretrūs pašam. Jāskatās cītīgi Jurčiks, kā tur taisa visu to. Un tās arkas varētu, kā saka, uzšķinīt, viņas ir dzīvas. Jā, tas ir, es esmu patīkami pārsteigts par šito arku. Tu redz, tas sasodītais puņķis, no kurienes viņš nāk. Īsti pat nevar saprast, viss apakš vienā puņķī. Vai patiešām tur tās hidrauliskā sajūga, nē taču. Tā pila jau, ja tā pastās, ir kāda tumša. Un piedāvājam vēl motoreļi ir, motoreļas līmenis ir. Redz, tomēr redz taisnība būs, ka tie spilveni ir beiguši savu dzīvi. Izskatās čotku, viss stingri turās, bet ar roku tu to nekad nejutīs. Pavelc plaisas kādas, visam savs kalpošanas laiks, redz to. Tas tā kā pamatots pirkums. Un es domāju, ka apakšā ir tas pats. Ko tas šodienas plāns? Šodienas plāns ir izpildīts. Jātiek vēl mājās šo to padarīties, redz. Vai te rītdienas plāns man noņemt šito flanci, tikt pie pedāļa, tur iekšā, to trubiņu noņemt, to trubiņus noņemt, trubiņu tāda slapja. Es ceru, ka viņi ir veseli. Rekā tā trubiņa ir, redz. Viņa ir nospeķojusies no ārpuses, un varbūt tās arī, ka šis laiž kaut kur. Tā negribās, lai šitas laistu. Oriģinālais šitas maksā baigo naudu. Tā nopētītāja veikalā. Labi, kas te vēl sadarīts? Puses ārā, stiprinājumi nost. Šis izskatās, ka, vēl dzīvot spējīgs, bet es nezinu, iespējams, ka viņš ir mainīts, es nezinu, tas nav oriģināls. Viņš ir mainīts un droši vien tur tās vibrācijas, bet nezinu, varbūt, ka viņš nav sadarīgs ar šo, jo viņiem ir vairāk veidi, gan šitādi, gan tādi no metāla. Likšu tomēr jauno, tas nekas, ka šitas tāds izskatās vēl dzīvs. Un pie vienas reizes tā maina viss. Nav ko domā. Tā kā turpinājums vēl sekos visam tam pasākumam. Labs, tā jau.